Rēsnie pret tievajiem, tievie pret rēsnajiem. Tāda sajūta, ka Latvijā uzsācies karš, koptie pret nekoptajiem. Martas situācija šobrīd topā. Manas domas par to ir, tā arī izpaužās vārda brīvība. Viņi sarunāja kaut kādas lietas, cilvēki bija dusmīgi, cilvēki pēc tam atrada viņas video, publicēja to visu. Tā tas arī izpaužās. Ja gribat runāt par citiem cilvēkiem, esat gatavi, ka runās par jums. Un visiem šajā situācijā bija tiesības izpaust savu viedokli. Nav tur ko apvainoties. Viņai, protams, bija jārēķinās, ja jau pati tādas lietas ir darījusi. Un pašai gluži nav supermodelis augums, tad vajadzēja rēķināties, ka cilvēki mūsdienu laikmatā atradīs šos te video, izvilks ārā, un rezultāts būs tieši tāds, kāds tas ir. Tagad pašai jādzēš visi video, jābloķē savus TikTok konts, tāda nepatīkama viņai situācija Latvijā uz kaut kādu laiku būs. Meitene vēl jauna, gan jau tas viss aizmirsīsies, laiks vēl arī ir savest kārtībā viņai savu augumu, tieši tāpat kā visiem rēsnajiem un nekoptajiem. Principā doma jau pareizi, vajag rūpēties par savu veselību, par savu augumu, taču nosodīt citus. Ja nosoda, tad jābūt gatavam, ka tevi pašu arī nosoda. To patiesībā arī nozīmē vārda brīvība. Tas liecina par mūsu sabiedrību, ka ir šāda te vēlme visiem visus kritizēt un mācīt dzīvot. Tas gluži pareizi nav. Vajadzētu nesatraukties, mazāk satraukties par šādām te lietām, bet katrā ziņā tādas ir manas domas par šo te situāciju. Cerams, ka drīz norimsies. Un savā ziņā viņa izglāba Mādaru Lasmani. Savādāk mēs vēl te nedēļu runātu par viņa fingeringu un snifingu, bet viņam paveicās. Tagad Marta pārņēma stafeti un viņas video, un visi pārējie, kam nav slinkums par to izteikties, ja jau, tad jau tā teikt. Mani sauc Rudolfs Brēmanis. Domājiet vairāk pozitīvas lietas par cilvēkiem. Beigās mēs katrs rūpējamies par sevi un nav ko satraukties patiesībā, ko citi par mums domā, jo tas ir uz īsu laiku. Skandāli visi pāries, aizmirsīsies. Diemžēl arī politikā tas tā ir. Visi korupcijas skandāli paiet pāris mēneši, un cilvēks atkal balts un pūkains startē un kandidē, kā tas cerams nenotiks Kariņa gadījumā, kur sabiedrība atcerēsies tomēr, ka viņš lidoja ar privātajām lidošīnām, ēda ikrus, tad, kad tautai bija viss smagāk, viss grūtāk ekonomiski. Tādas lietas politikā nevajadzētu aizmirst, bet sabiedrībā, jaunībā, mazums visiem bijuši skandāli un būs, tas ir normāli.